Dāvids un Golijāts. Pirmajā Samuela grāmatā 17. nodaļā mēs lasām šī fantastiskā vēsturiskā notikuma atskatu. Un bieži mēs palaidām garām to, par ko šī raksturvieta patiesībā vai šis stāsts patiesībā runā. Un ļaujiet es jums pačukstēšu, tas nerunā par to, kā mums ir jādzīvo vai cik vareni vai stipri mēs varam būt šajā pasaulē, bet tieši otrādi. Tā parāda un atklāja to, cik vāji mēs esam, cik nespējīgi mēs esam. Un tā norāda uz kādu, kurš ir stiprāks un varenāks par mums, kurš vienīgais var mūs atbrīvot un pārvarēt mūsu ienaidniekus un ienaidnieku. Ļaujiet, mēs jums par to pastāstīšu. Un tātad šajā stāstā viss sāks ar to, ka filistiešu un izrēliešu tauta sapulcējas, lai tie cīnītos. Katrs savā kalnu virsotnē, pa vidu ir ieleja, un katru dienu Izraēla tautas priekšā nāk šis te milzis, pārcilvēks, Golijāts, kurš ir krietni lielāks par vidējo filistieti vai vidējo izrēlieti, un kā mēs zinām, arī Sauls ķēniņš jau bija galvasties garāks par visiem izrēliešu vīriem, bet Golijāts vēl bija krietni lielāks un spēcīgāks par viņu. Viņš izskatās biedējoši, viņš runā biedējoši vārdus, un kas notiek? Visa izrēliešu armija, lai gan tur arī bija varonīgi vīri, kas bija cīnījuši varenas cīņas, viņi visi ir izbijušies, viņi visi ir bailēs, neviens negrasās pieteikties cīnīties ar Golijātu, jo zina, ka tie zaudēs, un tad visa Izraēla tauta tiks paverdzināta filistiešiem. Bet uzrodās Dāvids, kuru Dievs ir svaidījis ar tā kunga garu, svaidījis, lai tas būtu par ķēniņu viņa tautai. Un viņš, dzirdot šo te Golijātu, viņš piesakās būt par šo cīnītāju, būt par to, kas cīnīsies pret viņu. Un ziniet, tas ir tas, ko Jēzus izdarīja. Mēs visi, mūsu ienaidnieki, vēlna priekšā, mūsu miesas priekšā, grēka priekšā, mēs visi esam nespējīgi, mēs visi esam bailēs, kad mēs saprotam, kad arī ir demoniskā pasaule, ir šis vēlns, ir šis sātans. Mums kā cilvēkiem nav vispār nekas, ko darīt vai kā pretoties, kā cīnīties pret šiem spēkiem. Bet Jēzus gan, viņš atnāca un viņš uzvarēja, viņš paņēma mūsu grēku, viņš izcieta mūsu sodu, viņš sakāva mūsu ienaidnieku, viņš iznīcināja nāves varu pār mums, viņš iznīcināja grēka varu pār mums. Un viņš sasaistīja šo te nelabo, ka tam vairs nav varas un spēka mūsu dzīvē. Un tāpēc arī Jēzus runājot par sātanu, viņš teica, ka mēs nevaram, ka tu nevari iet un izlaupīt stiprā namu, ja tu neesi iepriekš tos stipros sasaistījis. Un tikai tad, kad tu to sasaisti, tad tu vari to namu izlaupīt. Un tas ir tas, ko Dāvids izdara ar filistiešiem. Lai gan filistieši bija pārāki par ebrejiem, viņi bija vairāki par ebrejiem, viņi bija stiprāki par ebrejiem. Dāvids atnāk un viņš sasaista, viņš uzvar, viņš sakauj filistiešu līderi, viņš sakauj šo filistiešu stipro vīru. Kā rezultātā filistieši bēg un izrēlieši, kuri bija vāji un izbijušies, viņi tagad var vajāt savus pretinieks tam dēļ, ka tie bēg ne jau izrēliešu dēļ, bet Dāvida dēļ, viņa uzvaras dēļ, tā kunga uzvaras dēļ, jo tas kungs viņiem nedeva uzvaru ar zobenu un šķēpu, bet ar savu garu, ar savu vārdu. Viņi bēg, izrēlieši var tos vajāt, iznīcināt, uzvarēt savus ienaidniekus, tamdēļ, ka Dāvids sasaistīs stipro, tamdēļ, ka Dāvids tiem deva uzvaru, tamdēļ, ka Dāvida dēļ, jeb tā kunga dēļ, viņa ienaidnieki atkāpjās. Un tad arī rakstīts, ka viņi izlaupīja filistiešu nometnes. Halleluja! Un tas ir tas, ko Jēzus ir izdarījis mūsu dzīvē. Ja godīgi, kādreiz mēs liekam to uzsvaru šajā raksturvietā, un es esmu arī pats to tā mācījis, ka mēs esam tie varoņi, ka mēs esam tie Dāvidi, ka mēs tagad stājamies pretīm Golijātiem un Golijāti bēg. Bet mēs esam tajā Izraēla armijā, mēs esam tie puiši ar trīcošām kājām, ar asti kājstarpē, kādi ir piečurājuši biks, izbijušies no ienaidnieka. Bet Jēzus ir mūsu varonis, kurš atnāca, kurš uzvarēja, kurš sasaistīja, un tamdēļ, ka mēs ticam viņam, tamdēļ, ka mēs paļaujamies viņu, tamdēļ, ka esam atzinuši viņu, mēs varam iegūt arī labumu tajā, ka mēs varam iegūt uzvaru pār mūsu ienaidniekiem, pār grēku, pār kārībām, pār daudzām lietām, ar ko saskaramies šajā dzīvē. Jā, Jēzus ir tas mūsu varonis, un tad, kad mēs uz viņu skatāmies un uz viņu ticam, tad viņš mums dod uzvaru.
un viņš ir sasaistījis mūsu ienaidnieku. Un labi visiem tiem, kas padodas Kristum, kas tic uz Jēzu Kristu, kas atgriež no saviem grēkiem, jo tiem viņš dāvā uzvaru. Viņš dāvā uzvaru. Tā kā domājot par šo raksturvietu un daudzām citām, īpaši vecajā derībā iedrošinu jūs meklēt un skatīties, kur tur ir atklāts Jēzus, kur tur ir pravietis ieskats tajās realitātēs, kurās mēs dzīvojam šodien. Nemeklējiet sevi šajās raksturvietās, meklējiet Jēzu, jo viss tas, kas ir vecajā derībā, runā un norāda uz viņu un nevis uz mums. Esiet svētīti!